kam benzīns asinīs. Vai jums kādreiz ir ienākus prātā doma iegādāties retro automašīnu? Nu tādu vecu, skaistu, tā lai visi atskatās. Tā lai var izbraukt vasarā uz kāzām vai kapu svētkiem un visi rada noelšās, bet garām gājumā ar rokām un fotografēm. Visdrīzāk, ka tā doma katram vismaz reiz dzīvē ir ienākus prātā, bet īsteno šo domu tikai retais. Un arī tad nopircis īsti nezinu, ko ar to auto darīt. Dārgs, braukt žēl, salūzīs vai ziemā sarūsēs. Bet ir daži čaļi, kuri skaidri zina, kas jādara ar vecām mašīnām. Ar tām jāpiedalās visādos pasākumos un sacensībās. Lūk, 13. septembrī Antīga automobiļu kluba Youngtimer sekcija rīko jau 3. pēc kārtas kalnā braukšanas sacensības. Sacensības kā parasti notika Loruvas gravā uz vecā Siguldas ceļa. Vieta patiešām skaista un ļoti labi der kā fons, lai uztaisītu skaistas bildes ar veciem spēkratiem. Šogad atšķirībā no iepriekšējām reizēm bija uzaicināti arī vecie motocikli. Nu tādi, kas ražot līdz 1980. gadam. Automašīnu skaits pasākumā bija ierobežots līdz 35, jo lielāku skaitu nav iespējams dienas laikā izlaist cauri trasē. Bet motocikli, kā jau pirmajā gadā, bija bikli ieradušies nevisai lielā skaitā, tikai 5. Klau, kā tu uzzināji par šo pasākumu? Es, Andrejs, mans kolēģis Rekustāv, tas man noinformēja. Tā, internetā bija ielicis iekšā. Un tad izdomāju piedalīties tā. Un piereģistrējos, un tad es esmu tā. Kas ir tavs hobijs, vairāk skrūvēt, ja braukt? Gan. Man abi divi patīk tā. Gan skrūvēt, gan arī dot iekšās man patīk tā. Pasākuma ievadā jāpiebilst bija arī iesiltīšanās sacensības Sēnītes stāvlaukumā. Tur bija jāparāda savas prasmes tradicionālajā plātsmaizes sēšanā un veiklības braucienos. Abās disciplīnās dominēja tīrs roku darbs. Pašu ceptas plātsmaizes un pašu izcīnīt rezultātu. Nav brīnums, ka šajā disciplīnā labāko rezultātu uzrādīja vismazākā un veiklākā automašīna – vecais Mini. Bet tagad pats galvenais – kalnā braukšana. Loruvas grava ir ideāla vieta. Te var slēgt satiksmi nevienam netraucējot. Blakus iet jaunā šoseja, un šo atzaru izmanto tikai rudens lapu vērotāji, kam smukas mašīnas pastaigā netraucē. Trasa bija visai interesanta, jo kalnā braukšanas sacensības sākās ar pamatīgu ieskrējienu no kalna, kur, piemēram, Siguldietis Juris Šits pamanījās līdz 1. līkumam, aizštepselēties līdz 5. pārnesumam ar savu Porsche. Paši varat iedomāties, kāds tur ir ātrums. Cik es redzēju to kalnā braukšanas sacensību, tu vienīgais ieliki 5. pārnesumā no starta? Es domāju, ka tas bija 4. Es tā domāju, tagad es piefiksēju. Tu paskaidri Nākamreiz paskaitīšu, pat nelikā. Var jau būt. Bet tu tomēr kā Siguldietim daudz mums pazīstam tā trasa, neizbrauc šeit. Pagājušajā gadā uzbraucu sacensībās, daudz saka, ka es tos ceļus zinu. Es te, protams, dzīvoju un esmu braucis, bet šogad nebija sanācis pat izbraukt. Jo nebija pat cerējis, ka šodien startēšu, bet tā sanāca nenoturējos un iedarbināja mašīnu, noslaucīja putekļus un atbraucu. Bez slaveniem olimpiešiem bija ieradušies arī citi redzēti ļaudis, kam dikti patīk vecas mašīnas un autosports. Lūk, Porsche entuziasts Edgars Skulta. Tu tomēr esi auto mīlētājs ar stāžu. Kā tev šāds pasākums? Lieliski, manuprāt, tas ir laba vieta, kur satikt cilvēks, kam patīk mašīnas, tāpat tās izvelkt ārā savu mašīnu, kuru varbūt ikdienā tu nebrauc, baigi forši. Laikam, puse no šī pasākuma tomēr ir tās sarunas starp tiem braucieniem nekā pašu braukšanu. Es domāju, ka jā, jo droši vien, kad vairāk var izbraukties, viens pats kaut kur aizbraucot vai pabraucot kaut kādā trasē, bet nē, tas, man liekas, ir tieši svarīgi cilvēkiem parunāties, sev parādīt, uz citiem paskatīties. Es domāju, tas ir tieši šādu pasākumu neatņemama sastāvdaļa. Nevarētu teikt, ka kalnā braukšana būtu tikai tāds šaurā loka pasākums. Pieradušies arī retro sportisti no Lietuvas un Igaunijas ar visai cienījumiem aparātiem. И как такие гонки на гору ехать? Очень классные. Это гораздо интереснее, чем это кажется. То есть, если ты на месте, это такой азарт, и тут видно, что все очень starаются, и все берет это всерьез. Ja jau cilvēki ir ar mieru mērot tik garu ceļu no citām Baltijas valstīm, lai 3 reizes uzgāzt kalnā ar pilnu gāzi, tas nozīmē, ka ir vērts. Pasākums jau nav tikai sacensība, tas pat vairāk ir tāda satikšanās un parunāšanās par saistošām lietām, un tikai tā, lai parādītu, kā tas auto rūts dalībnieku uzgāž kalnā.
Sacensība te ir tāda ļoti maiga. Visi saprot, ka tehnika ir reta un dārga. Tāpēc riska zonā baigi nelien, bet tāpat interesanti. Jo mēs skatītāji jau nezinām, cik tuvu briesmā brauc dalībnieks, bet mēs dzirdam, kā skan tas senais aparāts, kā rūc lielos apgriezienos un redzam, kā tas pātrinās. To arī vajag, jo citos vecmašīnu pasākumos viss notiek lēni, klusi un rimti, bet te pa īstam. Nu ko, šitas pasākums dažam labam liks padomāt, vai tik nevajag nopirkt kādu vecāku autiņu un atrast dombiedrus. Bet citiem liks pabeigt iesākto restaurāciju. Bet tiem, kam interesē sportiskie rezultāti, ieteikšu apmeklēt Youngtimer mājaslapu, jo man šķita, ka te visi bija uzvarētāji un gūp paliekošas iespējas, lai pārlaistu senajiem spēkratiem tik nelabvēlīgo Latvijas ziemu.